Nu, mēs varam arī turpināt. Tas ir Henriks Dulbīnskis pret Ingaru Kristuti. Atcerēsimies, tur Ingara Kristutim cīņā par Arturu Altmets tāda viegla uzvara, jo Altmets ieskrēja riepu sienā, automātis tika tālāk uz top 16. Nu, redzēsim, kā viņamies pret Dulbīnski. Dulbīnskis sevi labi parādīs. 8. rezultāts kvalifikācijā. Kristutim 24. un pa priekš Dulbīnskis. Viņam seko Kristutis. Tur ātri ieskrienās ap divu braucēju. Dulbīnskis jau pamatīgi laicīgi beidz šo te iemetienu pirmajā līkumā. Kristutis tur pārāk tālu arī neatpaliek no viņa, pārmetiet uz nākamo līkumu. Dulbīnskis tur arī izdara visu, kā nākas, vai Kristutis tur neapkalbīsies viņa dūmos. Dulbīnskis arī šeit ļoti klāti beidz šo tik razas daļu un ar pamatīgiem domiem arī noslēdz savu braucienu Henriks Dulbīnskis un Ingars Kristutis. Jā, nu pamatīgi piedūmu atkal mums biķenieka trasi. Ļoti skaisti izskatās saulītē. Pastīsimies atkārtojumā, vai izdodas vadošajā pozīcijā Dulbīnskim sakrāt visas vietas, kur jābūt. Nu šeit ārmalā pretī lielajām tribīnēm viņam izdodas. Te nedaudz pietrūkst pie kērba. Šeit gan arī vismaz viena riteni iebrauc, iekšējais pilons gan drīz. Un jāatzīmē arī, ka diezgan labi šim visam cauri tika Ingars Kristutis. Un viss noteikti izšķirsies tūliņ otrajā braucienā, kad samainīsies vietām. Kristutis pa priekšu un Dulbīnskis viņam sekos. Nu, un uzvarētājs no šī tandēma pēc tam tiksies ar Mārtiņu Īmermanu top 8 cīņās. Šobrīd aizvedam top 16 cīņas. Pēc brīža redzēsim, Daniels Baumans cīnīsies pret Māreku Riško, un tāpat arī lietuvietis Laurins Jučikonis cīnīsies pret Jevgeniju Abramovu. Jā, nu Dulbīnskim noteikti šis atbildīgāks tandēms, ņemot vērā arī kopvērtējumu. Viņš otrais šobrīd semipro Latvijā un 6. Baltijā. Ingaram, jā, tāpat atbildīgi, jo gribās pēc iespējas tālāk tikt, tā kā aiziet. Redzam, Dulbīnskis seko, Kristutis pa priekšu. Aiziet, pastīsimies, cik tuvu Dulbīnskis mēģinās sekot, gan drīzai uzsit pa aizmuguri, un iemetiens ir, dodās pretī līdz skatītājiem lieli dūmi, no abiem diviem Dulbīnskis ļoti tuvu pietuvojās un spēja nosakot praktiski visu braucienu garumā aptuveni puskorpusu, un tagad vēl noslēdzošais pārmetiens ļoti tās pārmetiens no Dulbīnskis puses, un abi divi blakus pār finišām! Skaists pārmeties no Dulbīnska. Es gribu arī uzteikt, kā viņš sākumā sekoja. Redzam vēlreiz atkārtojumā, un likās, ka nedaudz pagrūdīs vēl šeit Kristuti. Bet jā, izdevās viss lieliski. Redzam vēlreiz atkārtojumā. Neredzam vairāk atkārtojumā, bet bija ļoti skaists tandēms. Dulbīnskis izdarīja visu, kā nākas, sekojot Kristutim. Nu, beigās arī šis te pārmetiens tiešām tuvu tur bumperī. Vēlreiz, jā, šeit Dulbīnskis gan drīzai pagrūž uz priekšu Kristuti. Nu, redzam, Kristutim arī labs vadošais brauciens šeit. Jā, pārmetiens varbūt nebija izcils, bet beigās, jā, Dulbīnskis šeit šajā mirklī ļoti drošsirdīgi veids pārmetienu. Tādi pārmetieni var maksāt daudz, ja neizdodas, bet reizēm tas risks ir tā vērts, un nu, redzēsim, kāds tad būs rezultāts. Un tiesneša lēmums tālāk uz top 8 tiek Henriks Dulbīnskis.